kaut kādā veidā nonācu Pauskā. 15 eiro maksā ieejas biļete. Sākumā mūs sagaidīja automobīlis ar izdekorētiem ķirbļiem. Ienākot parkā, mūs uzreiz sagaidīja ēdināšanas zona, kā arī atrakciju zona. Dažādi karuseļi, dažādi laimes aparāti, kas tik te nebija. Bija arī pat ķirbju labirints. Brīvdienās biļetes bija dārgākas, taču bija arī lāzeršovs. No vienas puses skaisti forši, bet no otras puses, tā pliekani, bet nedaudz bīstami telefona aparātam. Šeit apstādināja kadru un var redzēt, ka lāzers tieši kamerā trāpīja. Šeit ir demo video, kā jauneklim nepaveicās. Viņi kopā ar draugiem jauki pavadīja laiku, bet tad telefonā iespīdēja lāzers un kamera pagalam. Manuprāt, tas bija diezgan nepareizi, ka viņi raidīja lāzeru uz cilvēku virzienā. Varēja kaut kā tomēr vairāk